Jā, labdien visiem, kas daudzi pazīstam, redzēt. Un es te mēģināšu pastāstīt no savas pieredzes, ko nozīmē veiksmīga energoefektīva projekta īstenošana. Un, ja jautājumi, tad varbūt uzdot uzreiz vai diskutēt vēlāk. Mēs te skaramies tikai tādām tehniskām problēmām, mēs nerunājam par pie veiksmīga projekta risinājumu, jo tad mēs vispār nezinu, kad beigtu, jo mūsu pieredze teiksim to, kad iepirkums nesaskan ar visu, ko vien var. Jā, ir tāda melnā ikdienas prakse, nesaskan ne ar energoauditu, ne ar tehnisko apsakošanu, ne ar projektu, bet tur ir pilnīgi cipari, citi dati, citi, un viss vien, kas var būt, un ka tur ir izlikts, nezinu no kā, tikai ne no konkrēta projekta. Un to aspektu mēs tā neskatīsim, bet skatīsim tādu ideālu variantu, ko vajadzētu darīt, lai tas būtu. Kā es to redzu no savas pieredzes. Principā jau tur ir principā 4 svarīgi posmi. Tas ir energoaudits, tehniskā apsekošana, kurš tur svarīgāks būs, kurš būs pirmais vai otrais. Viņiem principā jānotiek no sākuma abiem kopā, lai tas veiksmīgi risinātos. Nākošais būtu projektēšana. Vienalga mēs varam teikt sarežģīta, vienkāršotā, bet kādai tur inženieru sagatavošanai jābūt. Un pēdējais jau būtu būvdarbu veikšana, kas iekļauj gan darbu veikšanu, būvuzraudzību, autoru uzraudzību. Tieši par energoauditu, kas ir ļoti svarīgi, tad ēkas energoaudita pārskatā tiks uzrādīta korekta informācija par konkrēto ēku. Kāpēc tāds apgalvojums? Tāpēc, ka bieži vien energoaudits tiek taisīts pēc kaut kādām fotogrāfijām, pēc ēkām, neatbilst pilnīgi citas ēkas, tur norādīt citi sienu biezumi, citi materiāli, un līdz ar to, teiksim, tam būtu jāpievērš ļoti liela uzmanība, lai tas būtu tieši tas, kā mēs gribam kaut ko veikt. Citādi neklapēs, neaprēķina, nekas. Ļoti svarīgi arī izpētīt un energoauditā izvērtēt nesen iebūtu norabušo konstrukciju kvalitāti. Jo ir dažādi darbi veikti, viņi veikti varbūt sankcionēti, nesankcionēti, un bieži vien kaut kāda siltināšanas veicot, ja tie ir nekvalitatīvi, nepareizi, vai nav ņemti vērā aprēķinā, ja tā rezultāts netiks sasniegts, varbūt pat tiks bojāt ēka. Energoaudit arī priekšlikumos siltumizolācijas materiāliem ir jānorāda nevis tur nosākums 100 mm putoplasts, vate, bet jānorāda konkrēti tehniskie parametri. Tad arī varēs vieglāk iepirkt, ekonomiskāk iepirkt, pareizi stiprināt. Mūsu praksē ir tā, ka tie energoauditi, kas ir bez termogrāfijas veikti, tie nav energoauditi, tie ir tādi pusauditi, un tā ir tāda tīra teorija, līdz ar to mēs nevaram pārliecināties viņu fakti. Tomēr tas termogrāfija uzreiz palīdz atklāt to, ko ar parastu aci, pateikšu, ar brilli vai bez brilli nemaz redzēt nevar. Un tāpēc nekvalitatīvi vai nepietiekoši nosiltināts apkurs sistēmas stāvats kaut vai ārsienā. Ja? Un ja mēs viņu tur pakosim, un tas ir diezgan svarīgi arī zināt. Tāpat tās ir svarīgi, lai energoefektivitātes pasākumi ir atbilstoši konkrētai ēkai, konkrētai vietai. Tur varbūt ir diezgan tādas līdzīgas ēkas, varbūt dažādām funkcijām, izvēlētas bildēs, kur ir redzams, kur vienai ir lēstaks, otrai nav lēstaks. Līdz ar to, teiksim, tie pasākumi, kas ir veikti pie jumta izbūves, pie sienu, pie logu vai pie veidināšanām, vienai ēkai nav pareizi, tā otrai ir pareizi. Mēs bieži vien arī, teiksim, paralēli taisot energoauditu, uzreiz veicam arī tehnisku apsekošanu pilnīgi visai ēkai. Jo bieži vien mēs saskaramies ar to, ka daudzos
tehniskās apsekošanas, es nezinu, kāpēc ir dots uzdevums apsekot tikai sienas, tikai logas vai tikai jumti, jo nav tikai tam. Tas tomēr jāskatās kompleksi. Ja kompleks to risina, tad var izvērēt pareizo pasākumu secību. Kas ir obligāti jāapseko arī nesošās konstrukcijas, jo ja tur ir kaut kādas deformācijas, kas ir paliekošas uz ilgu laiku, un ja ties netiek veikts un tās tur tiks kaut kādas vates apstrādās, tad tur nekas labs nebūs. Un tas ir no konkrēta objekta, kur bija veikta arī tehniska apsakošana, un kur, teiksim, tehniska apsakošanā tas nemaz nebija parādīts. Ir svarīgi arī, teiksim, konstatēt arī esošo siltumizolāciju, kas daudziem ir iebūvēts, un kā viņi veikta. Tas paraugs ir tepat no Latvijas. Un tur bija paredzēts tikai papildus vēl kaut ko nopakot. Tāpēc ir svarīgi arī to, ja tehniskās apsekošanas, ja nav kādiem līdzekļiem konstatēt, jo citādi nebūs sasniegts tas mērķis. Arī ļoti svarīgi ir apsekot tieši logu un ārduru stāvokli, teiksim, tās pieguļošās, jo bieži vien kaut kas ir veikts iepriekš, otrs savādāk, un ja, teiksim, nepareizi tie logu salaidumi, dziļumi, putu apstrāde nebūs pareizi, ja, tā būs problēma pēc tam projektēšanā. Būtiski ir apsekot ēkai visas plaisas, kas ir redzamas, lai varētu secināt kādā stāvoklī, cik nopietni tur jāveic vispirms ēkas sakārtošana, vai vispār kaut ko varētu siltināt. Protams, kas pie tehniskās apsekošanas arī inženieru tehnisko komunikācijas stāvokli, jo tas ir noteikti jāapseko, kaut vai ņemot vērā, vai tur ir jāsiltina, vai arī jāpārnes, vai pamats var nosiltināt, lai redzētu to kopskatu, kā tas izpildās. Es domāju, ka kolēģi piekritīs, tā ir problēma visos objektos pārgums. Ka vienkārši nav apsekots, vai pagrabā ievada, izvada. Protams, svarīgi ir arī, lai tehniskās apsekošanas atzinumi ietekumi atbilstoši un pamatoti. Ar aprēķiniem, ar visu. Projektēšanā ļoti svarīgi ir, ka tehniskā projektā ir ņemts vērā energoaudita pārskatā un tehniskā apsekošanā atzinumā minētās rekomendācijas, ar ko mēs bieži saskaramies. Projekts ir ņemts no ražotāja ieteikumiem, varbūt zīmēts, cits iepirkums, citiem ir rādīts, citiem nav tie dokumenti rādīti, un tam ir jāsakas. Kāpēc tas tā tiek uzsvērts kā pirmais punkts, jo tas ir svarīgi arī sevišķi pie siltināšanas, pie Eiropas naudas apgūs, ja, kur visiem tiem pasākumiem, kas paredzēti, ir jābūt vienotiem, plus vēl iepirkumā. Jo citādi, kad nāk pārbaudas, arī mēs veicam tās pārbaudas, un bieži vien tas nesapas līdz ar to, teiksim, arī tos līdzekļus, ko piešķir Eiropā, ja. Es domāju, ka tur pēc tam var nedabūt un palikta bankas kredītu uz ilgu laiku. Ir būtiski arī, lai projektētāji paši būtu apsekojuši to objektu un pārmērījuši, vai tas atbilst, nevis tikai taisīts pēc plāniem. Konkrēti, kā mums bija vienā, tur visur aprakstīt visādi pagrabi, kaut gan tā ēkai pagrabi nav nemaz. Būtiski arī ir izpētīt iepriekšējos ēkas ordināla projekta konstruktīvos risinājumus. Tad, man liekas, sīkāk man tik nav ko pateikt. Ir svarīgi arī izvēlēties tehniskos risinājumus, kas būs atbilstoši tehnoloģijai. Tas būs gan pie vats stiprinājumiem, gan pie logiem, kādas izolācijas, kur pielietot. Sevišķi, skatoties no sienu materiāliem, ar ko un kādiem dībeļiem stiprināt, ar ko un kā apstrādāt, un vai tur vispār kāds špakteli un līmi tur turēsies. Un tas būtu jābūt samērīgi. Vislabāk, protams, ir tā viena sistēma ņemt no viena ražotāja,
Protams, dēļ ekonomiskajiem aspektiem tas vienmēr nesanāk, bet pārāk daudz tur samiksēt kopā ar nevar, tur nekas labs nesanāks. Tas ir tāds, ka tehniskam projektam būtu jāatbilst situācijai dabā. Tas ir arī tāds lieta, ar ko mēs saskaramies, kad ir iekšā fasādes, apjomi no pilnīgi citām ēkām, it kā tāpat 103. vai 104. sērija, atšķirās logi, izvietojums un viss tās kalkulācijas, ja nebūs attiecīgi veikts, nekas nebūs labs. Arī diezgan būtiski izstrādāt projektu konstruktīvo risinājumu mezglus. Sevišķi, kur ir dažādas konstrukcijas, paneļi, ķieģeļi, un tur jāveic bieži vien dažādi papildus pasākumi, lai vispār tā izolācija tur turētos un kā viņi var pareizi nostiprināt, lai viņi pēc tam tā ēka vienamērīgi strādā. Un, ko mēs arī bieži saskaramies, ka tehniskajā projektā nemaz nav paredzēts viss nepieciešamo konstrukciju siltināšanas. Liekas, ka viņas ir pietiekoši biezas vai tur vatas, tad labāk to ir pārreikināt, pārdomāt un lai pareizi varētu visu salaist un visus mezglus atrisināt. Protams, te būs noteikti kolēģis runās, kas pa ventilāciju vēl vairāk pārdzīvo kā es, bet dzīvokļu logu bloks ar mikroventilācijas restību bieži vien tas tiek ielikts, bet netiek ņemts vērā vai vispār māja, vai kopējās nosūtas, un tas ir diezgan tāds komplekss risinājums, kā kurai tai ēkai to var atrisināt. Bet tas noteikti jāpievērš uzmanību. Mēs tikko saskāramies ar vienu projektu, tiek mainīts apkurss sistēma, grib ielikt savādāks radiators kaut kur ekonomiskā, bet neviens nav palasījis, ka tur ventilācijas sistēma arī paredzēta un tikai tas viss kopā būvēs. Un ja vienu samainīs, tad otrs ir bezjēdzīgi liels vai bezjēdzīgi mazs un neiet tie gali kopā. Jo viss tā māja, teiksim, ir izprojektēta tā, ka strādā tikai ventilācija un viss tā siltināšana tikai tad tā kā ir rēķināts. Otrs, ar ko mēs tur saskaramies, pagrab jautājums, ka tur bieži vien tas nav atrisināts projektā, jo tur nav tikuši iekšā, nav bijuši elektrība, un tas noteikti ir jāpārbauda, sevišķi pirms būvdarbu veikšanas, vai tas projektā ir, vai nav, kā tur tiks. Ja tur ir sieniņas iebūvētas, tie sadalītie pagrabai, jaunajos projektos jau šķūnīši sabūvēti, un vai tur vispār varēs izbūvēt, vai nav jāizskar jau privāti īpašums, tas ir kā tur tiks. Te ir konkrēts par visādas koku sienas, starp sienas, kuras vajadzētu pasignāt, lai vispār varētu veikt. Ir jāparedz arī inženieru komunikācijas siltināšana un siltuma apgādes rekonstrukcija. Mēs veicām vienu pārbaudu objektam konkrēti no piemēra, kur viss bija izdarīts un nevarēja sasniegt tos rādītājus, lai būtu izrādās, ka bija siltummezgla siltināšana. Nebija veikta, jo viņš tur bija atsevišķi un kad to visu izdarīja, tad arī sasniedz un tā māja darbojās. Ir dažādi piemēri. Arī svarīgi ir pārējām komunikācijām. Tiek paredzēts pārcelt pie ēkas ārsienas esošo elektrosadales skapi, vājstrāvus un dažādas, teiksim, citas inženieru komunikācijas, tagad tur televīzijas visādas, ja? Un, lai veiktu, tad tas ir projekti arī jāparedz, jo dažas lietas nebūs paredzēts, vai tur nevarēs veikt, vai tas tam projekta realizācijas laikā prasīs diezgan ilgs laiks, un ir projekti, kur tieši tās visas elektrokastes nevar saprast, kāpēc ēkai vispār kondensāta mitrumi, ja? Un tieši tā kaste ir tas vājuma punkts, tas tās izolēšanas, ja? Kas rada to skādi. Vislabāk, ja to visu atrisina jau projektēšanas laikā. Tālākais nākošais jau, protams, ir būvdarbi. Un pie siltināšanām ir ļoti svarīgs tieši darba veikšanas projekts, kas ir izstrādāts konkrēti ēkai un ir diezgan detalizēts. Jo siltināšanas darbiem parasti maz laika, vienmēr traucē gan saule, gan lietus, gan vējš, gan mitrumi, gan
gan vispārējais, kur te pēdējā laikā pat putni izknābā un visi jāpārreiz, tāpēc to vajadzētu pārdomāt, attiecīgi, kā tas viss tiks organizēts, cik cilvēki, un nav jēga ne stalažu pa daudz, ne tur, lai izmaksas būtu ekonomiskas. Jo arī bieži vien siltināšana notiek, tad jāparedz gan instrumentu materiālu, kā būs, lai nepazūd, gan celtniecības vagoniņu izvietojums, jo objekts ir ilgāk tur, un lai strādniekiem būtu miets, lai arī visas malas nebūtu apčurāts, lai tur būtu arī toaletes gan laukos, gan pilsētās, jo pēc tam, lai tas objekts paliek kārtīgs celtniecības transporta kustība, kas bieži vien daudzos pagalmos ir diezgan sarežģīta, un tad ir diezgan liela zaudējuma, laika zaudējuma, gan materiāla piegādēm, gan dažādi tur utilizācijas pasākumiem. Tāpat būtu labi, ja tas laukums būtu gan iežogots ar vārtiem, lai tas tiek kontrolēts, jo šobrīd pēdējā laikā diezgan daudz pazūd materiāli, tiek izzakti, un parasim to pašu arī savā muzē. Nākošais svarīgais veikt atbilstoši sagatavošanā darbi, nosiltinātā siena ir pasargāt no lietus, no vēja, no saules. Tie apmēram 2 skaisti paraugi tieši, kā ir pareizi, kā nepareizi, jo tur būs sabojāti gan vate, un mūsu praksē ir ļoti daudz piemēru, ka, teiksim, tā vate jādemontē, jāpārliek, jo viņi samitrinās, un principā viņu izžāvēt tur vairs pie sienas nevar, un tad nekas laikā pabeigts nebūs. Protams, pārdomāt darba organizāciju, no kurienes un kā sākt to darīt. Un, protams, arī pa materiālu pareizu atbilstošu materiālu pielietojumu, pareizu pielietojumu, un tā, lai kā no sākuma teica arī projektā, lai, teiksim, arī pēc tam, kad būvē, lai tas viss atbilst. Ar ko mēs pēdējā laikā arī saskaramies, kad nevienmēr tiek ievērot būdara tehnoloģiju, mēs tagad ļoti daudz pārbaudam tieši siltināšanas projektus, un te ir redzams, teiksim, par dībeļu izvietojumu, par šūvju apstrādēm, un pēc tam tur visu var nobirkt nost. Te arī siltumizācija tiek atbilstoši pielīmēta pie pamatiem, ja. Tad mēs pat speciāli uzrakstījām ar pļekām, viņas pat permitu. Te arī fasādes armējums sietas tiek ieklāts ar līmjaus slānī, jo mēs bieži vien saskaramies, tas tiek pa virsu līdz dībeļots un atstāts tur apmetumā, un bieži vien arī vispār tiek aizmirsts. Ja. Pēdējā laikā mēs saskaramies arī dažādām pārbaudēm un diezgan būtiski, cik ir visādi kašķi ar iedzīvotājiem, pasūtītājiem. Ir ļoti svarīgi fiksēt un reģistrēt arī temperatūras, kas jau šogad bija svarīgi, ja, un dažās vietās pat tur Ikšķilē un Kurtapuja visu noņemt nost, tāpēc, ka bija augstā laikā darbi veikti, ja. To bija cilvēki pamanījuši, un tad dabūja pārstrādāt to visu. Jo, ja tas augstums paliks apakšā, tad tās līmes viss kritīs nost. Jo pie augstas virsmas, jo ko parasti argumentē, ka gaiss ir silts, un tad var strādāt. Bet tā konstrukcija jau dziļumā ir augsta, un ja uzliek vatu, tas augstums nāks jau apakaļ, un viss atgrūdīs nost. Un arī pie pārbaudēm, pēc tam pie tiem strīdiem, ja šitais nav, tad tur ir sarežģīti izšķirt, kurš pa ko atbild, kurš neatbild. Te arī piemēri par inženieru komunikācijas siltināšanu, lai tiek veikti ar atbilstošiem materiāliem un kvalitatīvu. Tas, paldies Dievam, nav pie mums noticies Latvijā, bet te, man liekas, arī jums ir redzams, teiksim, tur ir viss pārkārts, gan par dībeļiem, gan par līmjavām, gan par šuvēm. Un to mums viens ražotājs to bildi iedeva kā paraugu, ja, teiksim, kā izskatās, kad maksimāli viss ir pārkārts.
tādi kopēji secinājumi varētu būt pa visu to, kad tādi, man liekas, tie jau ir aizgājuši tie postulāti, ko mēs te sludinām, ja? Ka pirmkārt jau ir pasūtītāja vēlme dzīvot siltāk, maksāt mazāk. Būtu svarīgi no paša sākuma izvēlēties profesionāli inženieru konsultantu, kas tomēr palīdz gan noslēgt, uzraudzīt līgumus, gan kas veiks tehnisku apsakošanu, energo auditu, arī ar projektētājiem, lai tas projekts ir tādā apjomā, kāds tai ēkai ir vajadzīgs, lai viņš nav ne pa lielu, ne pa mazu. Un tāpat tās ir ļoti svarīgi veikt kvalitatīvu ēkas energo auditu. Diezgan būtiski arī ir, kur sarežģītāk lielāk projekti, lai būtu precīzi projektētājs un autoru uzraugs. Tik sevišķi jāizvēlās labākais pieredzējušākais. Tāpat tās būtu svarīgi izvēlēt kārtīgu būvnieku ar vēlmi darbus izdarīt kvalitatīvi. Un tomēr mēs atkal liekam uzsvaru to, kā inženieri, ka jāizvēlās labākais un pieredzējušākais. Profesionāls un atbildīgs būvuzraugs, un atkal jāizvēlas labākais pieredzējušākais, jo tie piedāvājumi, kur ir tie būvuzraugi pa 100 vai 200 latiem mēnesī, tur nekas labs nevar sanākt. To mēs arī redzam tagad, ka veicam pārbaudas, tieši Eiropas naudas izlietojumā. Uzraugs vispār nav bijis un nekas nav darīts. Visi būvniecību dalībnieki veiksmīgi sadarbība, tas būtu tāds pēdējais nosacījums, kas būtu jāievēro, lai veiksmīgi realizētu siltināšanas projektu.